Sveicināti skatītāji! Ir 2026. gada pavasaris. Pilnīgi oficiāli tas ir iestājies, un ko pavasarī dara cilvēki? Skatās uz lieko svaru un domā un meklē iespējas sportot. Šajā raidījumā mēs izstāstīsim visus iespējamos populārākos tautas sporta veidus, kur kā trenēties, kādos pasākumos masu piedalīties. Tā kā apskatīsim gan velo, gan orientēšanos, gan skriešanu, taku skriešanu, triatlonu un vēl šo to. Ar šo visu man palīdzēs mans cīņu biedrs, mans draugs, kristietis, sporta klubā arī viens no valdes loceklis, ja, precīzi, jā. Īsāk sakot, Mārtiņš Jirgensons. Paldies, Girt, paldies, jā. Un aizmirst pateikt, velo sporta entuziasts un arī organizators pēdējos gados. Jā, un arī sacensību Baltijas indoor cycling organizators. Sadarbībā mēs ar Tomu Kazāku rīkojām un veiksmīgi noorganizējām Baltijas čempionātu, bet par to tad vēlāk. Jā, velo, es tev došu vārdu, tu varēsi izpausties, bet mēs sāksim ar to, kas uz raidījuma brīdi būs viskarstākais, kas būs visticamāk sapulcējis 3000 un vairāk cilvēku. Tā ir taku skriešana, kas šobrīd ir baigajā mainstreamā aizgājusi, ko pierāda arī Rimanta Liepiņa komandas sasniegums, jāsaka, ar pasaules posma dabūšanu uz cēsīm un noslēdza līgumu arī uz 4 gadiem. Par to viņš vairāk intervijā pastāstīs. Jautājums pie tevis, vai tu esi piedalījies taku skriešanā? Jā, Girt, es esmu piedalījies taku skriešanā. Ļoti interesants pasākums, man tā šķiet. Man arī bija liels izbrīns, tas bija 3-3-3 trasē. Un man tā šķiet, ka tas ir arī, ja kāds grib sākt to skriešanu, tad ja jums gribās to kopības sajūtu un tās komunas, un kad kad tu aiziet bez maz vai uz tādu kā festivālu, tad Stirnu buks būtu tāds labs sākuma posms. Jā, nedaudz pastīsimies. Mēs arī pirms raidījuma runājam, kā tad taku skriešana Latvijā ir sākusies. Viens no kolēģiem televīzijā arī minēja jau diezgan aizvēsturisku notikumu, kā skrējienu Daugava Gauja, vai par kaut ko tādu tu biji dzirdējis? Es nebiju dzirdējis, bet par cik man ļoti tuvi ir cārnikavieši, tad es esmu dzirdējis visādus stāstus par to, bet jā, respektīvi nokļūsti vai nu Daugavā, vai nu Gaujā, un tad skrien uz krastu. Jā, un kas ir interesanti, viņi nesot skrējuši gar jūru, bet gan pa kāpām, jā. Droši vien visai šai, taku skriešanai saucamai, visi krosiņi, viss ir, aizsākums. Un Stirnu bukām tā tad laikam 11. sezona jau. Organizatori ir pierādījuši. Jau tik ātri. Jā, vispār paskrējis pilnībā. Jā. Vēl man pie šī gribās pieminēt to, ka sakarā ar sazvērstību teoriju pieaugšanu pēdējos gados dzirdēju tādu baigo farsu, ka skriešana esot kaitīga. Ja? Ceļiem, locītavām, mugurai un visam, protams. Jā. Un tad bet dīvainā sēdēšana gan ne. Un ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka es esmu lielāko daļu mūžu skrējis 89% pa mīksto segumu, pa mežu vai pa pludmalu vai vēl kaut ko. Un šie triecieni, uz kā tu uzskaitīji, uz ceļiem, uz muguru un viss nav. Tā kā taku skriešana diezgan pateicīga lieta. Jā, protams, jāpiemina, ka jābūt apaviem. Jo ar parastajām tenis čībiņām tu īsti nevarēsi to darīt. Jā. Ņemot vērā vēl Latvijas pavasarē, sazinu, vai tu skriesi pa sniegu vai pa slidenām saknēm vai pa kaut vai kāpām smilšainām, tad tomēr ir jāpiedomā pie apaviem. Kā tev šķiet par distancēm? Vai viņi ir pārdomājuši distances Stirnu bukā un vispār taku skriešanā? Vai ir katram piemērots? Vai katram ir piemērots, tur ir sākot pat no mazākajiem, susuri vai kā viņi tur saucās, ar skolu jaunatnēji. Ir pat pārgājieni, man liekas. Tur, man liekas, viņš ir centies Rimants ļoti. Jā. Vismaz viņa pasākumos. Ka tik nebija tā, ka jauniešiem bija par kaut kādu, es neteikšu, ka par zemu samaksu, bet salīdzinoši simbolisku samaksu jauniešiem tas skrējiens. Man tā šķiet. Skolēniem varētu būt.
Bet, ja mums jānoapaļojās par taku skriešanu, ja par krosu, ko mēs vēl varētu pieminēt? Kā mēs skrējām ar tevi kopā. Es atceros, kā tu aizšāvies kā bulta. Un tad pēc kādiem 3-4 kilometriem es lēnām tempiņā panācu tev, bet izklausījās, ka tu tur runā ar kādu vēl skrienot. Tur īstenībā tādas labas kompānijas, labas atmiņas var dabūt. Un jā, mēs skrējām zaķa distanci, ja tu atceries pareizi. Es atceros, jā. Labi, dosim vārdu Rimantam Liepiņam, kur viņš vairāk pastāstīs tieši nevis par parasto stirnu buku sezonu, kas kā jau notiks kā parasti, bet intervijā vairāk viņš izstāstīs par augusta pasaules kausa posmu. Klausāmies! Sveicināts, Rimant! Šogad 1. augustā un 2. augustā Gaujas Nacionālajā parkā notiks sacensības taku skriešanā pasaules līmeņa, cik es saprotu. Pastāst, lūdzu, kas tās būs par sacensībām, ar ko tās īpaši, ka tās notiek pirmo reizi Latvijā? Sveiki, dzird! Jā, tiešām tas ir noticis. Brīžiem pat pašiem neticās. Jo, Latvijā pirmo reizi notiks pasaules tūras UTMB sērijas, reģionālais posms Gauja Trail by UTMB. Tas nozīmē, ka mēs iekļāvāmies pasaules lielākajā skriešanas tūrē, kurā tie, kas nezina, reizi gadā ir lielais taku skriešanas centrālais notikums visiem taku skrējējiem, tā taku skriešanas olimpiāde, skrējiens apkārt Montblanam Chamonix ar karalisko distanci 100 km, 60 km. Lai kvalificētos Chamonix skrējieniem, skrējējiem visā pasaulē ir jāsavāc kvalifikācijas punkti, un tos punktus viņi var iegūst šādos pasaules sērijas mačos. Viens no tiem sērijas mačiem šobrīd notiks arī Latvijā. Skriešanas kultūra Latvijā un pasākuma organizēšanas kultūra ir sasniegusi tādu līmeni, ka mēs mierīgi varam sacensties ar Berlīnas maratonu vai ar, jebkuru UTMB sērijas posmu, kas ir, pārdesmit visapkārt pasaulē. Un beidzot, šajā reģionā jāatzīst, ka Ziemeļa Eiropā, visa Austrum Eiropa, kas no Polijas uz šo pusi, bija baltais plankums, kas īpaši pārsteidzoši, par ko mums īpaši prieks, ka šajā reģionā mēs esam pirmie un nebūtu nav nepieciešama Alpu līmeņa cienīgs smailes, lai pierādītu, ka tādu maču var taisīt arī pie mums. Vismaz šogad pirmajā gadā sacensību centrs īsajām distancēm un visu distanču finišu būs taisījis. Tā kā tas būs tāds, 3 dienu festivāls tiem, kuriem ir mīļa kustība, taku skriešana, cēsīs šajās dienās divos, būs īpašs sportisks noskaņojums, un kas nav mazsvarīgi, ielas būs pilns arī ar ārzemju turistiem, un sagaidām, ka 1500 ārzemju skrējēji dosies trasē, un līdz ar to kaut kādi 2500–3000 kopumā meklēs iespējas, kur dzīvot šajā nedēļas nogalē. Mūsu reģionā, kur palikt pa nakti, ko redzēt, ko darīt. Tā, tas tāds arī Latvijas ekonomikai diezgan ievērāms pienesums, un es domāju, visi no tā ir tikai ieguvēji. Vai varēs piedalīties skrējēji šajā pasaules līmeņa sacensībās arī no Latvijas, vai tas ir tikai izredzētajiem domāts pasākums? Nē, tas nav. Taku skriešana vispār nav izredzēto sports. Piedalās visi, kas var piedalīt, kas to spēj pieveikt, un, protams, distancē dodās arī pārgājienu nojotāji un pārgājienu cienītāji. Tā kā jautājums, cik ātri tu spēj pārveidoties trasē, un ir vajadzīga gribēšana un neliela varēšana. Tā kā distances būs arī pavisam īsas. Tā tad interesanti var vēl pieteikties, vai kāds arī dalībnieku limits? Noteikti. Šobrīd dalībnieku limits nav, bet mēs esam tā nosprauduši, ka tas ir 4000 cilvēku, tas maksimums, kur mēs tālāk neiesim. Bet lielais vārums jau, protams, ka puse no tā būs īsās distances, kas ir līdz 20 km. Kā norit gatavošanās jaunajai sezonai? Zini, kā šodien pirmo reizi, šogad esot Tervetē, ir optimisms, jo ir izcila saulaina diena, beidzot arī Tervetē ir ienācis pavasars, jo atšķirībā no pārējās Latvijas, es nezinu, kāpēc šeit bija aizķērsies ziema, un joprojām šeit ir kupenes un ūdenskrātuvs klāja ledus, bet pēdējās dienas laikapstākļi un ir sirdi pacelājoši. Es domāju, ka šeit būs viss kārtībā, jo lielās takas un lielie taku tīkls un grants ceļi ir vaļā. Mazās taciņas vēl ir zem sniega, tāpēc mēs tur kaut ko pārplānosim iespējams, bet pat Tervetē izskatās tāda, ka sacensības te varēs rīkot. Un tās ir ieši optimismu, tāpēc, ka te patiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Turpinām loģiskā kārtā ar šosejas skriešanu.
Un, droši vien ir jāpiemina Rīgas maratons, kas ir arī izaudzis līdz starptautiskam līmenim. Uz Latviju brauc no visas pasaules, nebaidos teikt, jā. Organizatoru līmenis ir ļoti augsts, bet šis būtu lielākais pasākums. Bet noteikti vēl kaut kur var skriet pa šoseju. Jā, manuprāt, tāda laba iespēja, ko var rīdzinieki vismaz izmantot. Es ceru, ka citās arī lielās pilsētās ir izskrien Rīgu, kuri notiek Uzvaras parkā. To izstāstīs intervijā Matīs Ratnieks. Man liekas, es pat diezgan labi atceros, bija Uzvaras parks, Lucavsala meža parks, Biķernieki, kaut ko vēl aizmirsu. Un tur, man liekas, bija 5 vai 6 posmi. Jā, manuprāt, tā arī tāda laba iespēja iesaistīties, piedalīties kurās dienās arī to pastāstīs intervijā, bet tāda labs veids man tā šķiet, ka tu apskaties, īstenībā es tepat netālu dzīvoju, notiek pavisam drīz. Un es varētu aiziet pamēģināt izskriet. Vai tur temps un rezultāts ir svarīgs? Man tā šķiet, ka nav jau. Izņemot tie, kas skrien pa spīci, viņiem vienmēr būs svarīgs, kā piemēram. Mums te viens sēž tāds priekšā. Tad, kad viņš bija jauns un nebija traumēts. Bet runājot par šosejas skriešanu, bija baigais trends. Un īstenībā, kāpēc mēs sākām ar taku skriešanu, kad jau skriešana vairs nav marģināls sporta veids kā pirms 20 gadiem, bet kad visi ir iemācījušies skriet un viņi jau grib to nākamo sarežģītības līmeni. Bet ļoti labi ir sākt vienkārši pa līdzenumu skriet, un agrāk bija baigais mainstreams, lielie pusmaratoni, maratoni un satelīta distances, tur 5 dešuks un tādā garā. Man rodas jautājums, kur palika viss tas lielais, man liekas, skrien Latvijas seriāls vai kaut kas tāds, bet vēl aizvien katrā sevi cienošā pilsētā, Liepājā, Reizeknē, Valmierā, Kuldīgā, Roja tagad pēdējos gados ir nākusi klāt, katrā sevi cienošā pilsētā ir savs pusmaratoniņš vai maratoniņš un ar saviem satelīta skrējieniem. Tā kā visā Latvijā šī iespēja pastāv. Jā, noteikti šosejas skriešana vēl joprojām ir aktuāli un cilvēki tiešām, kā pateikt, kā noformulēt, kāpēc viņi skrien pa šosejām? Kāpēc šoseja nevis mežs? Ātrums? Dāmām varbūt bail no ERC dubļiem, var ar make-upu skriet, smuki izskatīties fotogrāfijās pēc tam. Noteikti. Man tā šķiet kā ātrums. Ja man tā liek salīdzināt, ja tas mežs ir tur izaicinājums, kalns un tā, tad šosejā vienkārši cik ātri tu vari kilometru un turēt to tēmu. Man personīgi mīļākā distance, nestoties uz to, ka krosā vai kaut kādā taku skriešanā es varu parādīt savus orientierus, tad dotības un rezultātu varbūt attiecībā pret pāriem labāk sasniegt. Man vienmēr bijis mīļākais šosejā 5. Man arī precīzi 5. Jā, tāpēc ne pa maz, ne pa daudz, un gan ātri un dinamiski, un arī taktiski var spēlēt to spēli. Jā. Un par šoseju, ja tu iepriekš pieminēji par taku skriešanu, man liekas, šosejas skriešanā apavi ir vēl būtiskāka lieta. Jā, apavi tiešām ir svarīgi. Es arī, piemēram, nopirku jaunus apavus, beidzot. Esmu 3 reizes ar viņiem skrējis. Man ir 4 mēneši jau. Un laiks uzlabojās laikam 20 sekundes uz kilometru. Man nav labs laiks, bet tāpat apaviem tiešām ir milzīga nozīme. Par šosejas skriešanu tas arī viss, ko vairāk par pieminēto izskrienu Rīgu stāstīs Matīs Ratnieks. Ir kārtējā saulainā pavasara diena un tautas sporta sezona teju sāksies. Esam aicinājuši sarunu Matīsu Ratnieku, Rogaininga un skrējienu seriāla organizatoru. Un mans pirmais jautājums par Rogainingu. Kas tad ir Rogainings un kā var piedalīties šajās sacensībās? Rogainings ir komanda orientēšanās sacensības, kur komandām noteiktā laika posmā jāatsvāc kontrolpunkti ar lielāko kontrolpunktu vērtību. Un pirmais Rogainings sezonas atklāšanas posms notiks jau tepat sestdien 21. martā. Pie Tirdzniecības centra Olimpijas saucas Rīgas pavasara leģenda Rogainings. Mājaslapa Rogainings LV. Piesakies un piedalies. Un tiem, kuri varbūt neprot orientēties, vai ir obligāti jāprot jau orientēties un jābūt ar pieredzi, vai varbūt var nākt arī komandā?
Es domāju, ka Rīgas Rogaininga ir ideāla vieta, kur iepazīties ar orientēšanos ar Rogainingu, jo tā karte, ko mēs izmantosim pasākumā, tā ir pilsētas karte, tā kā visa orientēšanās būs pa pilsētu. Un arī jebkurā faktiski tā Rogaininga karte tā kā topogrāfiska karte. Un varēs droši viņu atrast šīs zināmākās vietas kartē, un tāpēc, domāju, būs viegli orientēties un arī neapmaldīsieties. Un savukārt tie, kas varbūt bažījās par savu skriešanas ātrumu, cik tam ir liela nozīme vai ir obligāti ļoti ātri jāskrien, lai piedalītos šajās sacensībās? Mums ir gan distances, kur tu vari doties pārgājienā bez laika limita, tur nav jāskrien, ja tu vēlies, tu vari skriet, tu vari iet, galvenais ir ielikties kādā no laika limitiem 2, 4 vai 6 stundām. Cik posmi Rogaininga jūsu seriālam būs šogad un kurās vietās? Šogad leģenda Rogainingam pavisam būs 5 posmi, 2 Rīgā, sākas 23. martā, noslēgums 7. novembrī Rīgā, un pa vidu 30. maijā mēs nonāksim Ropažos, 11. jūlijā mēs būsim Pilsrundālē pie pils, būs interesanti, un 15. augustā būsim Baldonē pie Mercena darbas muižas. Esmu bijis atsliecinieks tam, kā Rogainings ir izaudzis no marģināla sporta veida jau par vienu no tautas sporta, var teikt, mainstream sporta veidiem. Tu pats arī tikko pieminēji to, ka no 52 gada nedēļām būs cik nedēļas nogalēs Rogainings šogad? 24 nogalēs nedēļu Latvijā tu vari orientēties un skriet Rogainingu. Jā. Tā kā tas ir liels skaits, un Latviju uzskata arī par Rogaininga lielu valsti, tāpēc, ja pasaules čempionāts notiek kaut kur Čehijā vai mums tūmā, tad parasti trešdaļa vai puse no visiem dalībniekiem ir latvieši. Kā tu izskaidrotu to šī sporta veida augošo popularitāti? Es domāju, ka Rogainings ir visiem pieejams sporta veids. Pie tam tas ir komandā, tas nav individuāls sporta veids kā orientēšanās. Jūs varat savākties komandā, labi pavadīt laiku, un ja arī kāds nemāk orientēties, tad vienmēr būs kāds komandas biedrs, kas tev palīdzēs atrast to kontrolpunktu. Jums ir vieglāk 4 meklēt kontrolpunktu nekā vienam, un arī, ja jūs esat apmaldījušies, tad jūs apmaldījušies 4, un vienalga kāds atradīs ceļu ārā. Un pie tam Rogainingā ir plus tāds, katrs plāno savu maršrutu, un katram ir pilnīgi savs individuāls maršruts, un īstais neviena tu pakaļ neskriesi. Jā, un noteikti Rogainings var iedalīt urbānākos un vairāk tā kā meža Rogainingos, un droši vien tiem, kas ir vairāk tā kā iesācēji, var uz urbānajiem vairāk braukt pilsētvidas, vai ne? Jā, es ieteiktu sākt ar urbānajiem pilsētvidas Rogainingiem, pamēģināt, kas tas ir, paņemt kādu īsāko distanci, pieņemsim 2 stundas, izstaigāt punktus, apmeklēt, iepazīt karti, kas ir vairāk tāda pazīstamāk, tā ir tāda kā topogrāfiskā karta, vai varam teikt Google Maps vai Baltic Maps, ko ikdienā visi ir redzējuši. Tur noteikti būs daudzi objekti, kurus tu vari atpazīt, tā kā pilsētā kāds iepirkšanās centrus, tad tev vieglāk ir norientēties, un ja tas tev iepatīks, tu vienmēr vari pāriet uz meža Rogainingiem, paņemt kādu garāku distanci, un tāds pamazām attīstās. Neieteiktu uzreiz ņemt un piedalīties 24 stundu klasiskajā Latvijas Rogaininga čempionātā, jo tas noteikti ir liels izaicinājums, un tāpat kā uz ultramaratoniem vai 42 km Rīgas maratonu cilvēki trenējas gadu, sastāda treniņu plānu, un līdzīgi tāpat tas ir arī Rogainingiem. Sāc ar mazumiņu, pamēģini, izstāstīsim visādus knifiņus uz vietas, un te jau tu vari paņemt kaut ko lielāku, un arī lielāks izaicinājums būs. Tu esi arī viens no Izskrien Rīga skriešanas seriāla organizatoriem. Pastāsti, kādi plāni un kad sezona atklās šis skriešanas seriāls? Jā, Izskrien Rīga sezona, kā vienmēr, notiks vasarā, 5 posmu garumā. Atklāsim Izskrien Rīga sezonu ar 1. posmu Uzaras parkā, no jauna atjaunotajā Uzaras parkā. Pēc tam posmu turpināsies Meža parkā, Lucavstalā. Pirmo reizi būsim arī biķernieku trasē. Un arī noslēgsim sezonu Māras dīķī. Kādi jauninājumi, noteikti vairāk cilvēku, vēl labāka sacensību organizācija un fantastiski pavadītas ceturtdienu pievakaras. Man ir sanācis piedalīties gan šajā pašā Rogaininga seriālā, gan Izskrien Rīgu, bet man dažreiz ir biedējis tas, ka Izskrien Rīgu ir šis 1 kilometra aplīts tikai un ir baigi piebāstā trase īsti. Varbūt tās kādi jauninājumi arī šajā sakrā, šajā sezonā. Šogad jauninājumi ir tādi, ka pirmkārt mēs rīkosim pasākumus pēc iespējas plašākās vietās, kā biķernieku trase. Tur ir liela trase, plaša, un arī šie apli būs garāki. Sākot no 1 līdz pat 1,5 kilometram. Centīsimies, lai dalībniekiem ir vairāk vietas, kur skriet, lai viņi izratojas, un lai šis pasākums ir baudāmāks. Jo, teikšu godīgi, ar katru gadu un pieaugušo dalībnieku skaitu arvien grūtāk ir atrast tādas vietas, kur šie dalībnieki var satilpt un kaut cik ērti justies. Un biķernieku trase, Lucavsala, Meža parks un arī, domāju, Uzaras parks noteikti būs tās vietas, kas ir viena no lielākajiem parkiem vai, teiksim, plašākajiem parkiem Rīgā.
Un arī Māras Dīķa aplis, kas ir visiem ļoti labi pazīstams, ir diezgan plašs un cilvēki tur var justies komfortabli. Protams, ka mums ir daudz skrējēju, bet kopība jau padara to pasākumu foršu. Noslēgumā, kā tad tu pats sporto? Es pats savā brīvajā laikā dodos sporta zāli, minos ar velosipēdu, pastaigājos, vedu cilvēkus pārgājienos. Viennozīmīgi kustība un aktīva atpūta, tas ir mans dzīvesveids un izsauciens. Nu ko, ja nu gadījumā ir slinkums ar savām kājām saskarties un izbaudīt gravitāciju pātrinātā veidā, to var darīt pastarpināti arī ar pedāļiem. Ja? Tātad velosports, tātad tava specialitāte. Dodu vārdu tev, velospecialistam. Jā, nu velosports tāda īpaša lieta. Man personīgi ļoti patīk. Esmu izmēģinājis, manuprāt, laikam es teikšu, ka visus no sporta veidiem, gan šoseju, gan MTB, gan treku, gan XCO un MTB, visus esmu izmēģinājis. Nu, XCO... Tu ķīniešu valodā tikko runāji. Nu jā, tie, kas zinās, tie sapratīs. XCO ļoti traki, pa mežiem takas nav vispār vidējais ātrums 12 km/h. Parasti ir MTB, jau mēs zinām, ļoti tautai patīk. Un aizmirst pieminēt, tagad gravel vēl ir aktivizējis. Latvijā jau nāk iekšā, nu jau mums šogad būs 3 sacensības, kurā tauta var piedalīties. Tātad cilvēku skaits arī un atsaucība paliek lielāka, un uz tieši tiem gravel pasākumiem brauc arī no tuvākajām apkaimes valstīm. Kas ir ļoti interesants, Somi ļoti daudz brauc uz mūsu šiem pasākumiem. Šosei mums nav tik daudz braucienu, kā gribētos varbūt, bet es tā paskatījos kalendārā, tas, kas ir Riteņbraukšanas federācijas tādīs oficiālajās sacensībās, mums ir tikai 17 sacensības. Un skatītāji varēs pēc tam salīdzināt, cik daudz ir rogainingā vai orientēšanās sacensības, bet šosejā ir tikai 17 sacensības, un tu nemaz visās nevari piedalīties, ja tu esi parasts tautas sportists, piemēram, ģirts. Tu nevari piedalīties, ja tev nav licence. Un tur saistība ir ar to, ka tev vajag būt apdrošināšanai obligāti. Ja tu piedalies tādās sacensībās, tev ir jābūt sacensībai vai šīs sporta veida apdrošināšanai, kas... Bet šis nav gadījumā ieviests pēdējos gados dēļ kādiem traģiskiem notikumiem? Nē, tā ir, cik es sportoju jau, tā ir tāda vispār pazīstama praksa, ka tev jābūt ir šai te apdrošināšanai. Bet ļoti interesanti, šeit bišķīt pakavēsimies, jo tu baigot tēmu pacēli. Licences tas ir arī... Agrāk bija, manuprāt, orientēšanās, tur ir orientēšanās datu bāzi, bet tur nekāda kartiņa, pat ne digitāli, man liekas, nekas nav. Tu nokļūsi datu bāzē caur savu klubu. Klubā, lai tev tur būtu, tur kaut kāda biedra naudiņa vai kaut kas, tas nebūtu tas trakākais. Latvijas čempionātos, lai tu piedalītos un izcīnītu medaļu, tev ir obligāti jābūt ODB. Jā. Ja, akal triatlonā jau no seniem laikiem es arī zinu, tev ir jābūt licencētam, un pēdējos gadus tur 10 viņi arī ļoti strikti tam pieiet. Tu pat ne tikai Latvijas čempionātā nedabū medaļu, bet tu pat nedabū kopvērtējumā punktus, ja tu neesi licencēts. Jā, tāpēc, ka tur arī riteņbraukšanā tā pati sistēma ir, un es domāju, ne tikai man tā šķiet, jebkurā sporta veidā, kas ir olimpiskais vai ir ar federāciju, ka ir šis te noteikums par licenci. Un riteņbraukšanā tu nemaz nevari piedalīties sacensībās, tu nemaz nevari uziet uz startu. Ja tev nav licences. Ja tev nav, piemēram, licences, tu nemaz nevari reģistrēties. Vai arī mountainbikā? Nē, ir atsevišķi MTB posmi, ir atsevišķi šosejas posmi, ka tur, reģistrējoties sacensībās, tev ir jāievada savs licences kods. Bet ir arī tādi tautas braucieni, piemēram, tuvākais laikam ir Ķekavā. Ķekavas velo brauciens būs māja brīvdienās vai tuvu tam. Un tur gan var piedalīties visi, bet par cik mums sacensības ir tik maz, tad tur tādi sporta mīlētāji, tādi tautas dalībnieki parasti startē ar tādiem jau pa pusē profesionāļiem, ļoti spēcīgiem amatieriem. Un tas tā interesanti, ka tu redzi, ka tāds liels vīrietis, tāds 120 kg kārtīgs latviečs stāv uz startu un viņam blakām, tievs kā skaliņš, bet sportists riktīgais, jā.
Tas ir tā īpatnē par mūsu sacensībām. Bet par to apdrošināšanu, cik tas sen vai tu arī nepielaiž tevi bez apdrošināšanas sacensībās? Nē, sacensībās tu vari startēt, ja tev nav apdrošināšana, bet tieši tev, lai dabūtu licenci, tev vajag obligāti apdrošināšanu. Jā. Un cik tas maksā? Tev ir? Atzīsties tagad zem kameras. Jā, man ir apdrošināšana. Cik tas bija dārgi? Nav dārgi, 15 eiro, 20 tas ir uz gadu vai kā? Tas ir uz gadu, bet pati licences tagad aizmirst, vai 28 vai 40 eiro amatieriem maksā. Bet arī, godīgi sakot, tu vari nopirkt to licenci un tad piedalīties arī visās tādīs 17 sacensībās. Bet tad arī tev, es nezinu, vai tas jau būtu tautas sports, jo tomēr tu šeit jau es īstenībā esmu diezgan pārsteigts, jo tautas sports tas ir pēc idejas tas, kas ir visiem ļoti pieejams. Bet šeit jau principā parādās pat, šķēršļi kaut kādi. Vai pašvaldības varbūt palīdz vai kas, vai sporta skolas vai kas? Es neredzu to kā ļoti šķērsli, jo tas ir 40 eiro, piemēram, ja ir tā licence, tas ir uz gadu. Bet tas ir arī bērniem vai pieaugušajiem? Nē, bērniem ir cita cena, tas ir amatieriem, piemēram, profiem, man tā šķiet bija vispār 200 eiro laikam, kas tur darbojās ar to ļoti nopietni. Bet, manuprāt, tas jau aiziet Latvijas riteņbraukšanas federācijai. Es nezinu, kur tālāk. Skaidrs, ka tas labumā aiziet, bet pārējie sporta veidi riteņbraukšana, orientēšanās, skriešana, Ir, ja šie ierobežojumi, ka tu Latvijas čempiju tur nevar dabūt kaut ko vai tā, bet tu drīkst vismaz piedalīties. Nē. Tāpēc, ka tomēr riteņbraukšanai tas bīstamība tomēr. Jā, jo ja tev ir 45-50 km/h iet, un tas ir, piemēram, tāda normāla sacensības, tie, kas ir biķerniekos braukuši, kas ir arī, pēc idejas tautas sacensības, kad bija tie velo treniņi, tur vidējais ātrums 45 ir. Jā. 45, un ja tu krīti, tad... Klausies, ja uzsākām drošību, tad varbūt tās ārpus sacensībām apdrošināšana lielā mērā būtu laba ķibere, vai ne? Jā, obligāti. Ja tu brauc ar to velosipēdu, ķiveri ir vajadzīgi. Pats es esmu kritis daudz reizes. Un ir bijušas reizes, kad man ķiveri ir uz asfalta atstājusi švīku garu. Ir bijušas reizes, kad ķiveri ir saplīsus uz pusēm. Tā kā bez ķiveres un bez dieva es te nestāvētu. Bet otrādi, bez dieva un bez ķiveres es te nestāvētu. Jā, cik tad, teiksim, in brief īsumā, cik tad maksā sākot no cik laba ķivere? Laba ķivere maksā 200 eiro, bet tāda, kuru es vilktu galvā, varbūt 70. Sākot no 70 es skatītos. Arī nav nekāds kauns pirkt lietotu ķiveri, man tā šķiet no kādiem profiem vai bijušajiem, kas mums ir. Ar Head and Shoulders tikai sākumā izmazgāja. Bet droši var to darīt. Pirkt vai lietot, vai galvenais nepērciet maksimāli lētās pa 15 eiro nekādā gadījumā. Es gribēju vēl pieminēt, ka ir tāda riteņu vasara. Tieši jauniešiem notiks Uzvaras parkā. Varat ierakstīt Google vai Facebookā riteņu vasara. Un tā ir tāda forša tradīcija, kas ir tieši mazajiem bērniem. Iesaista jauniešus un arī, jāaizbrauc. Ja jums ir mazais, kas grib riktīgi braukt un paberzēt plecus un iemēģināt, bet vēl negrib īsti nopietni ietenī sportā, tad tur ir ļoti, ļoti forši tāda atmosfēra un to var apskatīties. Es gribēju par meitenēm pastāstīt. Jā, tieši tā. Mums ir ļoti aktīvs klubs Latvijas Cycling Girls, kas mums arī sadarbojoties ar Zwift sacensībām mums palīdz, un mēs viņām palīdzam tur, piemēram, organizēt 8. marta sieviešu braucienu, arī tur mēs bijām, pielikām roku, lai viņām tas pasākums būtu iespējams. Un viņas ir īstenībā ļoti aktīvas, viņām ir uzņemšana, viņas pat izcīnīja, ka būs sieviešu brauciens atsevišķi Rīgas velomaratonā. Un es domāju, ir ļoti ieteicams apskatīties. Varbūt kāda sieviete grib arī piedalīties un iestāties šī klubā. Ja nemaldos, viņām tagad arī pavasarī ir uzņemšana sākusies. Viņas arī ir tās, kas taisīja kampaņu sadarbībā ar CSDD, lai braucot ar velosipēdu mašīna ietur to 1,5 metru no Tas ir tas, ko es starp citu gribēju pajautāt. Kā ir ar drošību treniņos? Vai ir uzlabojusies, cik ļoti respektē un
nezinu, tur Rīgas Sigulda kursējot tur no sērijas. Teiksim tā, es vienmēr aizlūdzu pirms braukšanas. Un ja tu aizmirsti aizlūgt, tici man, pirmajā kilometrā vai 2 tev kāds atgādinās, ka jau tu palūdz nobraucot tev, rīktīgi tuvu garām. Nē, ir bīstami. Tāpēc, piemēram, arī es tādā tumšajā laikā nelienu bez vajadzības ārā riteni. Es ar attiecīgi Zwiftu nodarbojos, kas ir iekštelpās riteņbraukšana. Ir sava specifika tam visam, ir jāpielāgo ķermenis, bet godīgi sakot, drošība ir daudz, nav riski tādā Atkal, ziņā. teiksim, kā tu ieteikti nodrošināties, ja tomēr aizvada, teiksim, treniņus viens pats vai divatā, nevis lielajās grupās, kur brauc aizmugurē mašīna? Es ieteiktu ieslēgt lokāciju. Telefonam lokāciju ieslēgt vai piemēram, velodatoriem ieslēgt lokāciju. Un ka tu kādam padod ziņas braukšu treniņā. Tāpēc, ka sazini, kā var gadīties. Bet, droši vien arī veselības apdrošināšana no sērijas. Jā, bet arī treniņā, ja kaut kas dzeltena veste var būt. Dzeltenu veste arī, jā. Es, piemēram, gadu braukāju ar to dzelteno vesti, bet es pamanīju, ka dzeltenā veste nestrādā tik labi kā Latvijas krāsās forma. Respektīvi, ka tev ir karoks uz muguras. Tas strādā, to nedrīkst nobraukt. Nezinu, bet kaut kā, ja tev ir kaut kāds čempions, vai respektē vairāk, kaut kādā veidā, ka tu redzi, ka Latvijas karogs bet viņi jau pēdējā brīdī varbūt ierauga. Varbūt, jā. Jau skapot. Bet tad zina, ka karogu nedrīkst aiztikt. Jā. Vēl es redzēju arī dienas laikā, teiksim, ka ir pat rīktīgi spilgts, pat ne naktī spilgtas gaismas, kas jau pa gabalu mirgo jau. Tāpēc, ja mēs tiešām arī braucam, tiešām izvērtējam, kādus ceļus mēs vislabākais jau nodrošināties preventīvi. Jo es, piemēram, dzīvoju Ādažos, un tad es nebraucu obligāti pa to Via Baltica šoseju. Es izvēlos apkārt tos mazāk noslogotos ceļus, un tas jau būtu preventīvi. Bet citādi, vesti var vilkt, bet, lai būtu atstarojošs tērps. Un gaismiņas, ja ir krēsla vai mīkrēslas, obligāti gaismiņas. Jā, tu pats pieminēji Zwiftu, kur arī tu esi organizators. Varbūt bišķīt vairāk pastāsti, kas ir, cik es saprotu, uzsprādzis pēc Covid. Jā, es ieteiktu tiešām cilvēkiem iesaistīties un izmēģināt, tāpēc, ka tur ir mazāk šķēršļi, manuprāt, nekā klasiskajā riteņbraukšanā. Pirmkārt, tu vari braukt, kad ir tumšs, ir droši. Un nākamais, tur ir visas treniņu programmas, tur ir viss ļoti pārdomāti, un ne tikai Zwift, ir arī citas platformas, ir bezmaksas platforma MyWoosh, kas ir arī ļoti atstrādāta. Un tie trenažieri, kas ir, agrāk viņi maksāja 800–900 eiro, tad tagad jau tādi trenažieri, ar kuriem reāli var piedalīties arī Latvijas čempionātā, Baltijas čempionātā, tādi maksā 400 eiro jauni. Tā kā, tiešām, ja ir vēlme kaut vai 2–3 stundas nedēļā pabraukt uz tā riteņa, tad trenažieris, ritens un droši. Vēl papildus Skuiņa faktors. Toms Skuiņa šā brīža, kā saka, elites pasaules, vai tas veicina popularitāti Latvijā, ko tu dzirdi apkārt riteņbraukšanas? Viņš jau no Cārnikavas, un pat cik man sanāk ļoti bieži uz Cārnikavu aizbraukt, tad jā, protams, tad ir tāds efekts viņam, bet es jau ceru, ka, un var arī redzēt pēc jaunajiem, kas nāk, ka viņi ir diezgan stipri. Tie, kas nāk, nomainīs, respektīvi, Skujiņu, Liepiņu, Neilandu. Tie, kas jaunie nāk, viņi jau nāk, un es domāju, ka mums visticamāk būs nākamais Skujiņš, tāpat kā mums Skujiņš nebija tuvu, varbūt tik, cik gribētos Vanšteinam, bet viņš ir tanī mikslī. Jā, es piekrītu, ka Skujiņš tiešām ir elitē. Jā, par mountainbikiem vairāk pastāstīs dzīva leģenda, man gribās teikt, Igo Japiņš, bet viņš pastāstīs par vienu mountainbike seriālu, cik es saprotu, ir vēl cits diezgan liels mountainbike seriāls arī. Jā, ir vairāk mountainbike seriāli, kas ir, piemēram, Vivus, MySport, ir arī Baložu velocross. Tātad, ja ir kādi, kas grib izmēģināt, ir ļoti daudz iespējas, ir vairāk kā, es izskaitīju 28 sacensības ieliktas kalendārā, tā kā droši, un tur arī daudzās pat nevajag licenci startējot. Ko vairāk par vienu no mountainbike seriāliem stāstīs Igo Japiņš. Sveicināts, Igo! Pastāsti, kas riteņbraucējus gan šosejā, gan
mountainbikos sagaida šajā sezonā? Kādas iespējas sportot ar divriteni? Nu, labdien, brīnišķīgi, ka pazvanīja. Tikko bija Latvijas federācijas nobeiguma sapulcs, kur visi atskaitījās, kas izdarīts, un aina bija diezgan laba, un arī uz nākošo gadu, tas ir šogad, izskatās, ka pasākumu būs gan daudz un gan labi. Nu, ko mēs rīkojam? Mēs rīkojam 6 Latvijas valsts meža MTB, gravel posms, Toyota Rīgas velmaratonu un vienības braucienu. Tie, ko mēs darām. Bet kas būs tāds savādāks un teiksim, tāds interesants, nu, ļoti nopietni gatavojamies šim te seriālam Latvijas valsts meža MTB un gravel, kurš šogad būs jubilejas 25. gads. Tad 25 gadus no vietas cilvēki var piedalīties interesantās sacensībās un celt savu meistarību un veselību. Tā teikt, tas mums ir, katrā no posmiem mums būs atsevišķa programma, kur mēs atskatīsimies pagātnē, pateiksimies cilvēkiem, kas ir piedalījušies rīkošanā un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds viens par kalnu divriteni maratoniem sacensību posmi. Mums ir 6, kā sāksim 26. Aprīlī ar etapu CS Valmiera. Mums ir trasa uztaisīta, apstiprināta, tā kā tur viss kārtībā. Tad mums seko 10. maijs Sigulda, 20. jūnijas kartona fabrika, Rankā, tur arī Latvijas čempionāts, 12. jūlijas Ogre, 2. augusts Smiltene un nobeigsies pasākums Cēsīs 27. septembrī. Savukārt Toyota Rīgas velmaratons norisināsies šogad 31. maijā. Nu, tur tradicionāli trase, tur Rīgā vairāk mēs nekur nevaram aizbraukt uz citiem rajoniem, kā viens starts un finišs būs 11. novembra Krasmalā, un tad apkārt pa tiltiem mēs pusdienu brauksim ar riteņiem. Tas arī ļoti labi. Nu, un pats populārākais ir, protams, ka 5. 6. septembris Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens, kas viskuplātais pasākums ir Latvijā un ne tikai. Nu, tas tā pa kalendāru. Jā, tika pieminēts šis priekš manis mistiskais vārds gravel. Kas tad tas ir tāds pa zvēru? Tulkojumā uz angļu valodā tas būs grants. Nu, jau mēs rīkojam, ja nemaldos, 4. gadu šos te pasākums, kas ir ļoti, ļoti augoši Eiropā un pasaulē. Un tā ir radīta riteņi, ar kuriem speciāli var braukt, labi var braukt. Kur riteņi var braukt pa grants ceļiem, bet šie riteņi ir tādi, kas ir speciāli piemērotam. Nu, viņi ieguvuši pietiekuši lielu popularitāti, lai viņiem braukt. Nu, kā varētu raksturot tā kā saprotamā valodā, ja MTB ritenis ir tā kā džips, pa kuriem pa visiem var braukt, tad gravel velospēds būs pēc identiski mašīnai, nu tā kā pilsētas džips, nu tāds RAV4 vai kaut kāds tam līdzīgs. Tā kā to var braukt gan pa šosei, gan protams, ka visiem riteņiem visur var braukt, bet viņš ir vairāk tā kā piemērots. Nu, tur viņi iet pa tādiem maziem ceļiem, vairāk pa grāntu ceļiem, pa mežu ceļiem, ar kāpumiem, nu tā. Un garāks distanci, ja mountainbikiem ir kaut kādi 45-50 km, tad TCO sākās no 80 un uz augšu. Tu pieminēji, ka vienības brauciens notiks pat veselas 2 dienas, ja? Vai tiešām tik liels dalībnieku skaits ir, ka 2 dienas pat jārīko? Nu, gluži tā nav. Mēs jau vairākus gadus rīkojam iepriekšējā dienā pasākumu bērniem, jo faktiski vienā dienā mēs pie tāda cilvēku daudz un nevaram iekļaut aiz bērnu programmu. Tā kā mēs tajā iepriekšējā dienā, šogad tas būs 5. septembrī, ir bērnu diena, kur bērni brauc riteņiem pa Siguldu. Nu, tas arī tā kā diezgan augošs pasākums, kur patīk arī vairāk braukt.
Vai arī kādreiz ir piedalījies kādos no šajiem mountain bike posmiem un šoseis braucieniem arī, piemēram, Toms Skujiņš, vai ir plānā, ka varbūt kāds no top līmeņa braucējiem arī piedalīsies kādā no mountain bike posmiem vai vienības braucienā, un ka parastajam cilvēkam būs iespēja vismaz kaut kur starta rajonā satikt kādu īstu meistaru šogad? Droši vien būs tā, jūs jau ziniet, ka sacensību kalendārs profesionāliem sportistiem ir ļoti piesātināts, ļoti daudz sacensības, bet viņi vienmēr, ja viņi ierodās Latvijā, šie puiši, ja viņi ir cēlušies no šiem te pasākumiem, viņi savu meistarību ir sākuši gūt vispirms MTB maratonos, tad vienības braucienā, tā ir tā programma, ko viņi izgājuši cauri, un viņi ir liels prieks viņiem piedalīties, un kad nāks jau, pirms katra pasākuma mēs paziņojam, vai kāds no tām slavenībām būs. Toms Skujiņš, piemēram, arī braucis MTB un ir braucis pat Eiropas čempionātā Siguldā, kad notika, un ieņem, man liekas, vietu pirmajā desmitniekā. Visbeidzot jautājums tev personīgi, vai ir sanācis jau atklāt velo sezonu? Jā, velo sezonas atklāt diezgan kāds 3 nedēļas atpakaļ, tiešām, jā. Es dzīvoju tādā vietā Garciemā, kur ir mežs un jūra, un tur varēja sniegs vēl mežā nebija nokus, bet laiks bija pietiekoši silts, un gar jūras malu no Sārnikavas līdz Garciemam vai tālāk līdz vecākiem varēja baigi forši braukt. Tas ir izdarīts. Lai izdevusies sezona gan kā organizatoram, gan lai atliek arī laiks un veselība un prieks pašam pabraukt ar divriteni. Liels paldies, ļoti labs novēlējums. Es arī citiem cilvēkiem novēlu braukt ar riteni. Nekad nevajag pārspīlēt, bet velospēds ir tāds rīks, ar ko tu tiešām to veselību var vismaz noturēt un pacelt, jo tev nekas nav tāds tricinošs, ka tu skrieni vai tu lec vai kaut ko, riteni ir tā kā, mīkstāk tā braukšana. Jā. Kā jau dzirdējām, Igo Japiņš pieminēja arī to, cik nekaitīgs var būt velosports, bet klausoties Igo Japiņu, Mārtiņš ierosināja parunāt par to, kur tad ir robeža starp tautas sportu un varbūt tās arī, kur jau tiek nodarīts pāri veselībai? Kā izvairīties no tā? Jā, manuprāt, šeit tiešām ir jābūt veseliem saprātam, kurā mirklī tev ir jāieklaus savā ķermenī un ka ir pa daudz. Manuprāt, viens variants jau būtu skatīties uz cik stundas tu velti. Bet stundas nevienmēr visu izsaka, jo tu vari, piemēram, pastaigāties 30 stundas nedēļā un tev viss kārtībā ar veselību. Bet, ja tu skrien sprintā, piemēram, savu ķermeni liec līdz tam maksimālajai robežai stundu nedēļā, vai tas nav par daudz ķermenim? Vai tur pietiek tikai tā teikt ar sievas taisītajiem makaroniem un burkāniem, vai tur vajag vēl kaut ko klāt? Karbonāti. Jā, piemēram, karbonādē ir dzels. Sadalām tad bišķīt katrs pa tēmām, ko vairāk katrs mēs zinām. Jā, tātad šajā raidījumā, pirmajā raidījumā, kā saka, par tautas sportu, mēs runājām tātad par taku skriešanu un velo. Kas attiecās uz skriešanu, ir sevišķi arī pēdējā laikā ultradistances ļoti populārs, jā. Un tur jau arī ir trausla robeža, kur motoriņš, kur sirsniņa jau sasniedz viszemākos limitus. Man personīgi pašām jaunībā jau jāsaka, zemākais oficiāli reģistrētais puls bija 37, ja, kur es sēdēju uz Kušatītes poliklīnikā, man veica kardiogramu un daktari sāka pēkšņi ļoti satraukt skatīties uz manis. Ja? Ko tu šeit dari, kāpēc tu neesi morgā? Ja? Un es saku, es ar sportu nodarbojos. Viņi saka, ok, bet tik un tā īsti nav labi. Ja? Un es biju uz to brīdi reāli, es jutos bišķi tāds pavājš, ja? Bet es domāju, labi, drošības pēc jāaiziet pie tā ārsta. Ja? Un kas bija, es biju vienkārši brutāli pārtrenējies. Es ar triatlonu tajā brīdī nodarbojos dažreiz vēl kā treniņu vai paralēlu orientēšanos, strādāju pa velokurjeru. Summa bija tas, ka bija jau švaki ar sirdi. Jā, manuprāt, arī tu man atgādināji, taču Toms Skujiņš nesen ielika arī bildi, kur viņš saslims ir un ārsta kabinetā sēž.
viņam augsts asinsspiediens, bet pulss, cik bija 40 vai 38, un var saprast, ka viņš laikam bišķiņ satraucies bija tomēr, jo pie ārsta ir aizgājis. Bet manuprāt, tas, kas tautas sportam nav, bet profesionāliem ir tie speciālisti, kas iet. Un arī kā tev poliklinikā, man arī ir bijis līdzīga pieredze, kad tu darba pārbaudēji, un viņi skatās uz pulsu, skatās uz tevi, skatās uz pulsu un nesaprot, kā tas ir iespējams. Bet, un ir atšķirība tik tiešām starp parastiem ārstiem un starp sporta ārstiem, starp speciālistiem. Un līdz ar to, ja arī kāds grib nodarboties nopietnāk, tad viņam būtu jāmeklē sporta ārsts un sporta speciālists. Sporta dispansers, jā. Sporta laboratorija varbūt tās tajā brīdī, jau, kad tu saproti, ka tautas sports kļūst jau priekš tevis kaut kas nopietns, tu esi kādiem augstākiem mērķiem, lai nenodarītu sev, aiziet, uztaisīt varbūt sporta laboratorijā visus testus. Jā, es ieteiktu arī profilaksē, piemēram, kardiogrammu uztaisīt vai ehokardiogrammu arī uztaisīt. Būtu nepieciešams apskatīties, kā tie sirds kambari strādā un vispārējais. Bet godīgi sakot, vai tas pasargā mūs no tā visa beigās? It kā jau nē. Tu vari zināt, tu vari būt vesels, tev var būt viss kārtībā. Man patika, kā tu teici par katru treniņu, ka tu lūdz Dievu, jā. Dažreiz tu aizmirst, bet tas iespējams ir variants arī pilnīgi nopietni. Nē, es jau arī tā domāju, ka tu jau nezini, kā būs, un tu vari būt vesels, un tu vari būt slims. Man patīk, kā man aizgāju uz Latvijas Olimpiskās vienības ārstiem, un man pirms tam mans parastais ārsts, kas bija, viņš pateica, kā tev tur aritmija un viss pārējais, un viss slikti, bez maz vai ritenis jāliek no zāles, izraksta, aiziet pie sporta ārsta, viņš paskatās uz mani, paskatās uz to aritmiju, man puse, kas pie manis nāk šitādi te staigā. Un dzīvo līdz ilgam mūžam, bet tas mūžs jau nav akmenī rakstīts, vai ne? Katrā ziņā labāk jau, manuprāt, ir iet uz to pārtrenēšanās pusi, ko labāk tomēr novērst, nekā sēdēt dīvānā un būt dīvāna ekspertam. Jā, man arī tā šķiet, ka tas tauku slānis, kas tev uzaug virsū, nenāk pa labu. Latvijas ziemā vēl pie tam, kad mums pastiprināti gribās ēst. Jā, tā teikt, tie laikapstākļi tiešām rada to vēlmi ēst un ēst, bet manuprāt, ka vajag tiešām novilkt to robežu, ka šeit es pasaku, es veltīšu 2 stundas dienā. Nē, atvainojos. Nevis es veltīšu 2 stundas dienā, bet 2 stundas nedēļā. Tas nešķiet daudz, bet, piemēram, jautājums arī vispār, cik daudz cilvēkiem ir iespēja tik daudz veltīt. Ģimene, darbs, mācības. Vēl viens darbs. Kurš Latvijā viennozīmīgi. Kurš normāls latvietis strādā vienā tikai darba vietā. Jā, vai nepasties uz mūsu deputātiem. Tādā komisijā. Jā. Nabadziņa, jā. Jā, viņiem arī jālāpās pa vairākām darbietām. Bet, manuprāt, arī stresu taču arī mazina sports. Tas būtu viens no iemesliem, kāpēc, manuprāt, būtu jāpievēršas, tāpēc, ka tev regulējas visi tie procesi, kas ir ķermenī, ķīmijas un vispārējais. Jā, kā jau mēs minējām, viens no nākamajiem raidījumiem būs arī par to, vai kristietim būtu jāsporto, un mēs varam arī droši teikt, ka ķermenis ir Dieva dots, un tas ir kā templis, un par templi rūpējās. Jā, es pilnībā piekrītam, jā. Un šī gadījumā arī būtu jāizmeklē sev, vai es rūpējos par to, ko Dievs man ir devis vai nē. Protams, tas nenozīmē arī, ka mēs tagad ar pirkstiem rādām. Tu nerūpējies, jo vienmēr sāc ar sevi pirms rāda uz citu. Bet es domāju, tam mēs arī pēc tam varēsim pieskarties. Bet kā tev šķiet, vai tautas sportam būtu jānovad pie letāla gadījuma? Jo mums ir šie gadījumi ir. Man uzreiz nāk, neskapēc prātā, atkal tavs sporta veids, riteņbraukšana. Tagad, teiksim, no šī raidījuma apspriesto taka skriešana vai skriešana. Par skriešanu gan man nāk prātā Ušakova sindroms. Ja? es domāju, tu pieminēsi vai nē, jā, bet viņam arī, man tas šķiet, te ir arī lieta, kam būtu jāpieskarās, jo tuvojas Rīgas maratons. Jā, kur varbūt tās jaunāki cilvēki neatcerās, ka jau gadus 10 atpakaļ Rīgas tā laika mērs Nils Ušakovs
PR, ja publisko attiecību nolūkā, manuprāt, startēja Rīgas maratonā. Pusmaratonu viņš skrēja. Pusmaratonā. Kā gadījies, kā nē, maijā bija ļoti karsts laiks tajā dienā. Jā, tā bija laba. Un kas notika? Nu kā viņam ar sirdi palīdz slikti? Es cik atceros, tad... Dehidrācija un beigās vēl viss beidzās ar to, ka Rīgas mērs nonāk Vācijas klīnikā. Ar helikopteru. Nav pat smieklīgi, jāsaka. Jā. Nu, no vienas puses... Tagad varam atskatīties, ka viss beidzās labi. Mēs zinām, ka viņš ir dzīves, pasteigsimies notikumiem pa priekšu, un viņš sēž šobrīd labā amatā Eiropā. Jā. Bet nestāsts par to, cilvēks bez sagatavošanās leca uzreiz kaut kādu iemeslu dēļ pierādīt sevi. Un karsti laikapstākļi, attiecīgi droši vien šķidrumu neuzņēma, attiecīgi droši vien tempu turēja pārāk augstu un šādi notika. Tur jau man tā šķiet arī ir jāapdomājas, ka tas ir daudz vairāk nekā vai es gribu, ka man ir tas parasti saka, ka gribas spēks un vispārējais. Nē, ka tev tas ķermenis ir vienots, ka tev ir jāņem vērā tik tiešām laikapstākļi, kā tev šķidrumi pārnēsājas organismā, vai tev ir visas barībvielas, vai tu esi nodrošinājies pret krampjiem un vispārējais. Un te ir tas jautājums, vai, piemēram, vai tu nodarbojoties ar tos pašu sportu, kaut vai tu ej vingrot ārā vai izskriet tos 2 kilometrus, vai tu ieklausies tanī, kā tev ķermenis reaģē uz visu šo, jo mēs esam varbūt pieraduši. Paļaujamies jau uz viedierīcēm. Tu skrien ar tiem? Es esmu kategoriski pret tāpatās kā pret WhatsApp, kaut arī meitenes man ir piedāvājuši daudz ko sūtīt WhatsAppā, bet es esmu turējies, jā, un es esmu, protams, izmēģināju šos visus modernos pulksteņus, jā, taču esmu, kā saka, nolēmis ieklausīties tieši tā un arī citiem rekomendējis mūsu klubā, pieturēties, ieklausīties pie savā ķermenī, kam tu visvairāk var uzticēties. Jā, jo tur arī tā lieta, ka tev būtu pēc idejas, ja tev ir tā sirdsdarbības noteicējs un cik viņš labs, kuram ir, bet ja tev arī ir, tu nevari paļauties tikai uz to, cik viņš tev rāda. Jo tu, piemēram, zini, man maksimums 185. Bet man ir tikai 170 šobrīd. Tātad sanāk, ka es vēl varu likt klāt. Un beigās izrādās, ka nevarēja. Un tas ir vairāk faktori. Izgulēšanās, miegs, ūdens. Tā kā mēs pieskārāmies masveidīgākajam, tādam solo vienas dienas pasākumam, Rīgas maratonam un Ušakova gadījumam, manuprāt, no vienas puses ir forši, kad PR nolūkos daudzi uzņēmumi pamudina skrējējus, kas vienreiz gadā uzvelk tās botas un iet skriet, bet arī tas ir savā ziņā bīstami. Jo cilvēki bieži vien bez tās sagatavošanās iet un močī, kā saka. Bet, manuprāt, tur arī... Un pēc tam ļauj man pabeigt, kas varbūt tur labi, tur tagad pat tiek organizēta kaut kāda treniņa. Es tieši gribēju pieminēt, jā. Bet kas notiek tālāk? Tālāk notiek tas, ka tās botiņas pēc tam arī atkal līdz nākamajam pavasarim. Tā pēctecība, jā, manuprāt, bet ir jau arī daudzi, kas, piemēram, paliek tanī sportā, kas tieši caur to uzsāk. Endorfīni, Mārtiņ. Jā, gan jau. Kolēģis smuku uzaicināja vai smuks kolēģis un tagad iešu skriet. Pretējais dzimums viennozīmīgi ir laba motivācija. Jā, tāpēc jau arī ir tie masu starti laikam, vai ne? Ka izrādās, vajag izrādīties. Par masu startiem, starp citu, tas pats Stirnabuks, šī raidījuma pirmais temats, viņiem jau kaut kādu 2. vai 3. sezonu noslēdzošajā posmā, balstoties uz visiem iepriekšējiem posmiem, ir iedzīšana. Iedomājies? Jā, tā kā tur nav tā, ka visi uzreiz. Tur, respektīvi, vājākie sāk pirmie un tad no aizmuguras... Jā, pēc tam jau tur beigās jau tur palaiž, bet kaut kāds tur top 100 vai kas aiziet iedzīšanā. Jā, baigi interesanti. Riteņbraukšanā tādu neuztaisīs. Riteņbraukšanā ir individuālais starts, kas arī ir tāda... Interesanti, manuprāt, disciplīna. Es atceros, ka man bija sacensības Moldovā reiz, un komandas biedrs stāstīja, ka viņš jau uz beigām melnbalts bija. Ka tur tu esi tu pret savu ķermeni, bet arī tur ir tā lieta, ka, ja tu brauc parastā treniņā, un ja tev melnbaltais rādas, tad nē, tad stop, tad kāp malā un zvani ātrējai palīdzībai. Bet pat cik, ja tu ar to sportu nodarbojies, un tu zini,
atkal melnbalts parādījās. Tad ir varbūt bišķiņi citādāk. Starp citu, es atceros savā laikā, gadus jau labus atpakaļ, tu šausmīgi degi par nišu sporta veidu riteņbraukšanā, par treku un par to, kad beidzot Latvijā atkal tiks uzbūvēts treks. Ko tu vari pateikt tagad pēc 10 gadiem? Vai ir kustējies jautājums priekšu vai nav? Es vēl joprojām smejos un skatos jau uz saviem dēliem un saku, ka varbūt jums nebūs jābrauc uz Lietuvu, lai brauktu uz Paņevežiem, lai tur brauktu trekā. Es nezinu, man neizskatās. It kā ideja ir, ieceri ir, bet nav budžets un nav vieta. Jā, bet tu vari man palabot. Man liekas, Rīgā puse hipsteru ir trekisti. Pēc kaut kādas definīcijas, jā, noteikti. Viņiem ir fixed gear, nofiksētais viens ātrums. Arī vajadzētu rīkot hipsteru fiksīšu maču. Jā, bet redzi, es esmu trekā braucis ar tiem riteņiem un vispārējais. Un es nesaprotu, tā kā, lai man iedotu un lai es brauktu pa ielu ar fiksīti. Es zinu, ka viņi tur ir uzlikuši bremzes un vispārējais, bet es nezinu, labi, viņi arī pa ielu brauc ar citiem ātrumiem. Mums tur vidējais ātrums bija 50-56 km/h vidējais. Un arī interesanti, ka treka riteņbraukšana ir tāds relatīvi drošs, jāsaka, ka, ja tu nokrīti, tad tev nav nekādi tur kritieni no aizām vai tur kokos iekšā kā citos, bet tu vienkārši pa parketu nošļūc. Ir apdagumi, bet retāk ir smagi lūzumi. Jā, ja mēs ielu kultūrai un velo pievērsāmies, tad, man liekas, ir šī kritiskā masa vai kaut kas tāds brauciens, kurā jebkurš ar jebkādu riteni kaut kad pavasarī piedalās, lai pievērstu tieši velosipēdistiem un viņu atrašanās, satiksmē uzmanību. Ko tu zini par šo pasākumu? Es esmu dzirdējis, pats tādā neesmu piedalījies. Manuprāt, arī, ja kāds piedalās tādā pasākumā, tad mērķis jau ir izglītot sabiedrību par to, ka mums ritenis tas nav, tā teikt, tikai man kaut kāds vaļasprieks vai sporta veids vai vispārējais. Daudziem cilvēkiem ritenis ir vienkārši transporta līdzeklis. Viņi pat mazāk domā, ka es nodzīšu riepu, viņi vienkārši skatās, mans darbs ir 2 km attālumā, kāda jēga man ņemt mašīnu. Bet ar kājām es negribu iet, tas ir pārāk tālu, paņemšu riteni, būs 3 reizes ātrāk. Un, manuprāt, uz to jāvērš uzmanību. Un es arī, cik zinu, tad tie, kas ir organizētāji, kaut kad skatījos sižetu, viņi arī uzsver, un aicina tos dalībnieks, kas ir, lai uzvedās tomēr kulturāli un tur nebrauc, jo viņiem brauc policija, man tā šķiet pa priekšu, un tas ir tā kā organizēts, saskaņots tas pasākums. Bet atceramies, tas mērķis ir uzrunāt pašvaldības un vispārējais, lai attīstītu tieši to infrastruktūru, jo ritenis tas šeit atļauj, es tev bišķīt pareklamēšu, tu nesenajās pašvaldības vēlēšanās kandidēji galvaspilsētā, jā? Es tev ieteikšu vienu ieteikumu. Nākamgad iekļauj savā personīgajā programmā, ka tu cīnīsies pret skrejriteņiem elektriskajiem, tāpēc, ka tas degradē sabiedrību, ka pašvaldība Rīgā subsidēs velosipēdus, kas būs visiem pieejami un izmantojami, jā?